nekā es to spēju. Man pavisam noteikti būs interesanti to paskatīties. Un spēle var atsākties. Pirmais puslaiks noslēdzās ar rezultātu 5-0. Arī 5 gūti vārti jau pirmajā puslaikā. Šeit arī jau izdomāt izspēle. Šeit viss sanāca vienkārši izceli. Bruno Coelho noskrēja Leo RFS futsal komandā spēlē ar 6-3. Šeit bīstams uzbrukums var sanākt Daugavpils RFS komandai, taču pārtrauc tur Bruno Coelho un tagad ar savu individuālo meistarību pats lauž cauri un cik skaisti varēja ar ātrumu aizrauties visiem garām un gūt vārdus. Nedaudz pietrūktu, lai apmānītu Danielu Alenu Spruktu, taču Vārtsargs iesauc savu puslaiku nevainojumu šajā brīdī. Šeit arī pārbauda Vārtsargu komandas kapteinis Leo, numur 5, kā gribētos. Šeit labi vēlreiz izcīna bumbu RFS futsal komandu, un tas tieši viņiem dod iespēju doties ātrajā pretuzbrukumā. Spēlē kā otrais Vārtsargs, principā, Daugavpils RFS komandai. Tieši viņš ar sitienu, tagad bīstams sitiens, un Vārtsargs Daniels Alens Sprukts. Šeit labi pārcīnās Draņins Tomičs un dod iespēju vēl vienam bīstamam. Un būs iespēja vēl veidot savu uzbrukumu. Vārtsargs var nākt augstāk un šeit ir galva. Un savos vārtos gan arī cīnīties un spēlēt pret tik augstu līmeņa komandām kā RFS un Riga FC. Pavisam nolāki pārsvari. Kad spēlē RFS futsal komandu par kādu no, tā teikt, pastarītēm. Tā futbola virslīgā.